Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 2. ceturkšņa, Dievs ir ar mani, 11. nedēļas lasījums. Piektdiena. Ģimenes atkal apvienošanās. Kad karavāna ieradās Ēģiptē, Jāzeps izlēca no ratiem un skrēja pretī savam dārgajam tēvam. Viņš krita tam ap kaklu un ilgi raudāja. Smaidīdams cauri laimīgām asarām, Jēkabs, būdams vecs vīrs, sacīja: Tagad labprāt gribu mirt, jo esmu tevi redzējis un zinu, ka tu vēl esi dzīvs. Jēkabs bija tik laimīgs redzot Jāzepu, un viņa sirds tik mierīga, ka viņš jutās, it kā dzīve būtu piepildīta. Bet Jēkabs nenomira uzreiz. Dievs viņam dāvāja vēl 17 mierīgus gadus kopā ar sen zaudēto dēlu un atkal apvienotajiem bērniem. Viņš redzēja, kā visa viņa ģimene plaukst Ēģiptē, un ticēja, ka piepildās Dieva apsolījums. Es esmu visu spēcīgais Dievs, un ķēniņi nāks no taviem gurniem. Dievs bija izmantojis Jāzepa dzīvi ar visiem tās kāpumiem un kritumiem, lai turētu apsolījumu. Ar viņa providenci tūkstošiem cilvēku tika pasargāti no bada, un vesela tauta uzzināja, ka debesu Dievs ir īsts un uz viņu var paļauties. Tumšajos laikos Jāzeps nevarēja redzēt sava stāsta laimīgās beigas, bet viņš visu to bija uzticējies Dievam. Un grūtības bija pārvērtušās svētībās. Tāpat kā Jāzepam, arī tev var pienākt grūti laiki, kad nevarēsi saskatīt sava stāsta laimīgās beigas. Bet uzticies Dievam, un viņš apmierinās tavas vajadzības. Vienmēr atceries: Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzū. Padomā un pastāsti. Kā Jēkaba ģimenes stāsts varēja beigties, ja Jāzeps nebūtu uzticējies Dievam? Skanēs atmiņas panta dziesma un aicinu to dziedāt līdzi. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību, pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzū. Filipiešiem 4:19. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību, pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzū.
Laiks lūgšanām. Izlasi psalmus 92:1. Lūdziet ģimenes lokā, pateicoties Dievam par kaut ko, kas jums atklājas Jāzepa stāstā. Drīz būs sabats, Dieva dāvana mums. Sagatavosimies sabata dienai ar labestību, paklausību un priecīgu sirdi. Un neaizmirst arī izlasīt īpašo sabata stāstu, ko varēsi atrast savas grāmatiņas 92. lapas pusē. Uz drīzu sadzirdēšanos!